ja jūs gribat labu, superlabu, lētu mikrofonu, un jūs filmējat pamatā ar telefonu, vienalga Type-C vai Lightning tas pieslēgums, tad Rode Wireless Micro, šis Wireless Micro, ir super risinājums. Pārsvarā es filmēju ar lielākām kamerām nekā šis telefons, bet arī ar šo telefonu, kā jūs zināt, var visu kaut ko labu nofilmēt. Bet parasti tā ziepe un tās klapatas ar to telefonu ir skaņas ieraksts. Telefons tomēr ir paredzēts runāšanai šādi, lai ko arī darītu jaunākās paaudzes, ja, bet tad telefons pamatā mikrofons strādā ļoti, ļoti tuvu. Un tā kā mēs filmējam izstieptā rokā ar telefonu, tad parasti tās skaņas kvalitāte pasliktinās un vienmēr ir kaut kādas atbalsts un kaut kāda brīnumi. Un tāpēc mēs pie telefona bieži vien spraužam klāt ārējos mikrofonus, un, kā mēs zinām, tirgū nav baigi lielā izvēle šobrīd, ko tur varētu pieslēgt pie tā telefona, lai tas mikrofoniņš darbotos. Ir visādi vada risinājumi, ir bezvada risinājumi. Un tieši tāpēc es biju ļoti ieinteresēts, kad ar mani sazinājās Rode no Austrālijas un piedāvāja izmēģināt jaunāko mikrofonu Wireless Micro. Šī nekādā veidā nav apmaksāta reklāma, bet kas ir forši, Rode ar mani sazinājās, ka tas mikrofons vēl nebija laists klājā. Patiesībā sakot, viņš tiks izlaists rītdien, kad jūs redzēsiet šo video 12. novembrī. Un šodien šis mikrofons ir absolūti neeksistējošs. Protams, un tā tālāk, neviens man par šo nemaksā, bet šī ir lieliski iespēja izmēģināt jaunos produktus, pirms tie ir iznākuši. Un, godīgi sakot, kā jūs redzat, šī kastīte nav vaļā taisīta, nav nekādas preses relīzes, nekā. Es neko nezinu par šo mikrofonu. Šis ir jauns produkts, kurš būs veikalu plauktos rīt. Vai šodien, kad jūs skatāties šo video, aprakstā ir links, kur to var iegādāties. Bet taisam vaļā. Skatīsimies, kas tad mums no šī pasākuma notiks. Es godīgi sakot, neesmu taisījis vaļā, es nezinu, kas tad notiksies. Plēšam vaļā. Ļoti smuka skaņa. Jauks ASRM. Un mums ir kastīte. No kastītes es zinu to, ka tas ir telefonam paredzēts. Taisam vaļā smuki kastīti. Kā tā nu taisās? No apakšas. Nu lūk, un rekur mums ir iepakojums. Ļoti jaukas skaņas. Šis ir forši. Un te mums ir kastīte, kas ir principā nedaudz lielāka nekā austiņas, vai iPhone vai citas. Tātad austiņu case nedaudz lielāks vienkārši par to. Un attaisam vaļā mums ir ļoti, ļoti jauki, rekur ļoti smuki, mazi mikrofoniņi, kas patiesībā, man liekas, ir vismazākie šobrīd, ko es esmu redzējis. Ir 2 raidītāji. Te ir apakšā plēvīta kontaktiem, to mēs varam droši noplēst nos, lai viņi slēgtos klāt pie lādētāja, kas ir iekšā šajā kastītē. Tātad te mums ir, kā es to zinu, es ātri izlasīju internetā, kas tur būs. Tātad te ir iekšā baterija, mēs viņu uzlādējam ar Type-C, un tātad Type-C vadiņu uzlādējam un liekam iekšā mikrofonus, kuri uzreiz tur pielīpa un lādējas automātiski. Raidītājiem, kas šajā gadījumā ir Type-C, lai derētu telefonam, bet ir pieejams arī Lightning vecākiem iPhoneiem. Nekāda lādētāja nav, šis barojas pa taisno no telefona. Tātad jums ir jāuzlādē tikai 2 šie foršas plēvītes, kas visur līp. 2 šie klipši raidītāji. Un liekam klāt. Lampiņas iedegās. Jā, lampiņas iedegas, tātad viņi lādējas. Ideja, ka šis ir viss automātiski baigi super vienkārši. Aizteicīsim ciet, lai mazliet palādējas. Un paskatīsimies, kāds mums vēl ir kastītē. Kastītē mums ir Type-C lādēšanas vadiņš kastītei un 2 balti beigti kaķīši. Lai cik liriski tas nebūtu. Baltie beigtie kaķīši, protams, ir paredzēti ierasti vēja trokšņu slāpēšanai, un, kas ir ļoti forši. Šeit mikrofoniņam, kā jūs varat redzēt, ir 3 tādas sietiņi. Tas nozīmē, ka principā tur varētu būt 3 kapsulas. Tas nozīmē diezgan stereo skaņas uztveršanu no visām pusēm. Nu, un tā kā mēs pieliekam šo kaķīti, šo vienkārši tur ieliekās iekšā. Klikt. Smuki, balts. Jāsaka, baigi forši, es biju pārsteigts, ka man atnāca baltā versija, jo Rode pārstāvs man vienkārši piedāvāja mikrofonu
un es nezināju, kas tur būs, un atnāca baltā versija, kas patiesībā ir baigi forša. Melnie ir tā kā klasiski, jā, bet baltais šajā gadījumā viņš vienkārši ar klipsīti liekas klāt pie apģērba vai pie krekla, un mums ir balts kaķītis. Mēs to pūku varam noņemt, tas nekas, tad iekštelpās viņš strādās arī ļoti smuki bez šī, un arī viņš ir salīdzinoši mazs, viegls, baigi foršs. Tālāk. Kas man ļoti patīk visiem jaunajiem mikrofoniem, tā skaitā šim, ko es arī nezināju, kas būs, ir šeit magnētiņš. Tātad mums apakšā ir klikt magnēts, ja? Pieliekam, viņš pielīd. Tas nozīmē, ka mēs šo mikrofonu ļoti smuki varam noslēpt zem apģērba. Pamēģināsim, ieliekam kaut kur zem apģērba, un vienkārši ar šo magnētiņu viņš pielīd. Vienā vai otrā virzienā, tātad vai jūs liekat to kapsulu iekšpusē, vai jūs viņu liekat kaut kur ārpusē. Jūs viņu varat šādā veidā arī pieknaģēt pie atloka, tik augstu nevajag likt, skaņa nebūs laba vai kaut kur šeit apmēram, bet pie žaketes atloka jūs viņu mierīgi varat smuki vai pie klētas pielikt. Viņš ir ļoti jauki, mazs, neuzkrītoši. Jā, es zinu, man arī pašam personīgi tie uzraksti, kas ir virsū, nevienmēr tā kā liekas, wow, tagad mēs kaut ko reklamējam, bet jebkurā gadījumā šis ir ļoti gaumīgi, ļoti forši, mazs, spīdīgs. Vai jūs gribat baltu melnu? Es teiktu, būtu baigi forši, ja varētu tās virsiņas nomainīt, kā bija agrāk Rodes lavalieriem pieejami dažādās krāsās. Tas būtu jauki, bet principā es domāju, ka jūs pērkot izvēlaties pēc sava apģērba stila un tā tālāk, un kāds jums labāk patīk. Tātad ar kaķīti mēs varam iet ārā, vējā, un telpās mums kaķītis nav vajadzīgs, mēs varam mierīgi strādāt. Te vēl ir lampiņas indikators, kurš vienkārši mirgo rāda, ka viņš ir ieslēdzies, ka tur ir baterija uzlādēta. Un faktiski mēs varam ielikt viņu lādēties ar visu pūku iekšā. Vēl kastītē mums ir donotīts un instrukcija, ko darīt. Un vairāk mums nekā kastītē nav, vairāk mums nekā arī nevajag. Tas nozīmē, ka principā mums vajag līdzi šo kasti, un mēs varam doties testēt skaņu vai rakstīt podkastus, ierakstus, ko vien jūs gribat. Tik tālu baigi forši. Kas ir vēl baigi forši manā skatījumā? Šīs ir ļoti, ļoti draudzīgs cenā mikrofons, viens no patiesībā lētākajiem, kas mums ir tirgo pieejami, bet zinot Rodi, solījums, ka skaņas kvalitāte būs līmenī, liekas ok, liekas normāls solījums, un man gribētos uzreiz paklausīties, kā tad šis izklausās. Šo es arī neesmu mēģinājis, šo es neesmu darījis. Mēs paņemam telefonu, paņemam mikrofonu un pieslēdzam viņu klāt. Tālāk, interesanti, mums ir telefonā, ja mēs strādājam ar Rodi, mums ir telefona aplikācija Rode Central, kura, tātad bezmaksas aplikācija, kas jums vienkārši atpazīst to, kas jums ir telefonā pieslēgts. Un pie šī var pieslēgt Rode Wireless Go, Wireless Pro mikrofonus, kuras es izmantoju ikdienā, un viņus var pakonfigurēt. Un šeit mēs tiekam pie šī raidītāja, un mēs varam tātad ar viņu padarboties, ko mēs te varam pamainīt. Uzreiz baigi foršā lieta ir, tātad mēs varam mainīt ierakstu, vai nu viņš tiek rakstīts kopā no diviem raidītājiem, vai viņš ir split, es izvēlēšos split. Tad mēs varam pamainīt LED gaišumu, un mēs varam pamainīt output gain, low, medium, high. Tātad cik šis te dod mums iekšā, un raidītājus es neredzu. Mums vēl pieejama programmatūras atjauninājumi, ja kas. Raidītājus es neredzu, kāpēc, kamēr es neesmu izņēmis no kastītes. Tiklīdz es izņemu no kastītes šos raidītājus, redzat, ka aplikācijā man parādās raidītājs, un šeit mēs varam pamainīt tikai leda spožumu, tātad neko citu. Izņemšu arī otru, un viņš pieslēdzas, pēc brīža pieslēdzas arī otrs raidītājs. Es redzu bateriju, un principā viss ir ļoti lakoniski, ļoti vienkārši. Neko baigi mainīt es nevaru, bet neko daudz mainīt man nevajag. Tagad man interesēs skaņa. Kas tad mums notiek? Ja mēs šo vienkārši tagad piespraužam pie apģērba telpā. Un šobrīd nāksies pārslēgties uz kaut kādu foršu filmēšanas aplikāciju, kuru es šodien izmantošu Blackmagic Cam. Piemēram, es nezinu, kāpēc. Man liekas, ka tas varētu būt ok. Kāpēc Blackmagic app? Es tagad skatos telefona kamerā, tāpēc, ka šī aplikācija ļauj baigi forši pamainīt visādus uzstādījumus, to nereklamēju, un ļauj pārslēgties starp mikrofonu, kuru jūs lietojat. Proti, jūs piespraužat ārējo mikrofonu telefonā, dažās aplikācijās parādās iespēja izvēlēties ārējo, dažās
neparādās. Bet šobrīd tā tad ir skaņa no Rodes Wireless Micro. Un skaņa iet, tad es filmēju ar iPhone, un te kaut kā kamera raustās viņam, bet es nezinu, ko es viņam esmu saslēdzis. Man apnika turēt telefonu rokās. Bet runājot par skaņu, tagad jūs dzirdat Rode NTG 4+, kas man ir visgalvas, kas ir pamat mikrofons, ar ko es rakstu skaņu. Un tagad es pārslēdzu uz Rode Wireless Micro, kurš ir tuvāk. Tātad lavaliers ir tuvāk šis mikrofoniņš. Šobrīd arī šis strādā, es šajā rakstu, bet šobrīd strādā tas, kas man ir piesprausts. Un jūs dzirdat to atšķirību, kāda tā ir. Varētu taisīt salīdzinājumu ar entajiem daudzajiem mikrofoniem, kas ir piespraužami, bet tātad lavs šis mikrofons vienmēr būs tuvāk pie runātāja, tātad temps būs labāks, balss būs labāka, nekādas apstrādes te nav. Un atlicis ir iziet ārā, izmēģināt kaķīti, kā tad izklausās šis mikrofons kaķītī. Rode sola šīm mikrofonam līdz pat 18 stundām darba režīmā, nometam kādas rezerves nost, teiksim, dienu jūs pilnīgi noteikti ar šo varat nostrādāt, ja jūs visu laiku staigājat kaut ko filmēt, taisat podkastus un vēl kaut ko, vai ejat un intervējat cilvēkus, jo jums ir kur palika otrs, jums ir tātad 2 klipsīši, kurus jūs varat sakonfigurēt ļoti forši ar Rode centrālu aplikāciju vai nu vienā kanālā vai 2 kanālos, un viņi arī forši salīp kopā, kas lai somā nepazūd. Tas ir interesanti. Faktiski jūs ejat un intervējat ar vienu telefonu, filmējat, jums ir stereo skaņa no 2 mikrofoniem, kas ir forši. Otra lieta man interesē vienmēr ir skaņas kvalitāte, bet par to es iedošu kaut kādu feedback, kas būšu paklausījies, kā tas izklausās. Es šodien nezinu, kā tas izklausās, tikko izņem no kastes. Un trešā lieta vienmēr ir tas, cik diskrēti to mikrofonu var vai nevar kaut kur pielikt. Kā es teicu, man ļoti patīk šī lieta, ko daudz ražotāji ir ieviesuši. Tātad magnētiņš, šis pie tam ir tāds foršs matēts ar kaut kādu gumiju apkārt, kas nav tīri metālisks, kā tas bija DJI, manuprāt. Un, attiecīgi, es viņu varu arī kaut kur šeit, man nav kabata, bet, labi, tātad es varu mierīgi klikt viņu, kā jau es rādīju, pielīmēt, un tā ir vienkārši podziņa, kas varbūt pie balta apģērba principā mierīgi paslēpjas. Tātad jūs varat šo mikrofonu arī likt kapsulu ne tikai ārpusē, bet arī iekšpusē, ja vien jūsu ķermeņa dabiskais apmetojums netraucē. Tagad, kā mēs redzam, mēs ejam kaut kur ārā. Mikrofons man te ir smuki piesprausts un, attiecīgi, normāli, nav baigi vējains. Ir mazliet kaut kāds rudens vējiņš, nav nekas traks un tā tālāk. Tātad no vējiem vajadzētu lielāku testu. Kas ir forši no reklāmas Rodes, ka šim mikrofonam ir automātiskā skaņas līmeņa regulēšana. Tas nozīmē, ka jūs būtībā atkarīgā, vienalga kā jūs runājat, un tagad brauc garām mašīna, paklausīsimies, ko tā mašīna darīs. Ir skaņa. Nebija baigi skaļi, bet mašīna kaut kur pa ceļu aizbrauca. Un tātad šis mikrofons automātiski pielāgojas skaņai diezgan lielā amplitūdā, kā ir rakstīts aprakstā, cik es no tā varēju saprast. Es godvārds nesaprotu, kāpēc man raustās iPhone kamera. Varbūt ir jānopērk Android telefons. Labi, bet tas arī nav stāsts šoreiz. Šoreiz stāsts ir tīri par skaņu. Skatoties monitorā līmeni, mikrofonam man liekas ļoti, ļoti jauki un nepārsniedz, tātad mīnus 6 decibelus nepārsniedz. Un sarkanai arī nekādīgi es to skaņu nedabūju, lai kā es te trokšņotu. Tātad automātiskais līmenis strādā ļoti, ļoti, pēc izskata šobrīd strādā ļoti forši. Tagad es gribu paklausīties, kā es izklausos, jo, ja šis patiešām tik ļauki strādā, kā ir rakstīts, kā solīts, tad šis ir superīgs vienkārši variants tātad visiem digitālā satura veidotājiem. Un kvalitātes ziņā pārāks par to, kas mums ir līdz šim bijis pieejams. Kas ir galvenais, kas man interesē? Faktiski jā. Tātad kvalitāte un neliels izmērs un laba baterija, lai jūs varētu staigāt un kaut ko darīt. Šajā brīdī man jāsaka, ir jāaptur video, jo es samontēju līdz šim brīdim un es sapratu, wow! Šis mazais mikrofoniņš dod kvalitāti faktiski to, ko Wireless Pro. Acīm redzot, kapsulas ir kaut kas līdzīgs, bet es neņemu spriest, kas ir kas. Un arī šobrīd skaņu es rakstu ar šo mazo Wireless mikrofoniņu. Un kas man ļoti uzkrita atšķirība, telpās skaņa ir daudz savādāka nekā ārā. Ārā runājot, kur ir mazliet vējš, mazliet ambienta atmosfēra apkārt,
es dabūju savai balstī ļoti, ļoti smuku tembru, man vismaz pašam patīk. Ļoti foršs tembrs, vairāk tāds, kā es dzirdu ar ausi. Telpā mana akustika ir ok, nav ideāli, bet ir tā kā mazliet akustika telpā ir taisīta studijā. Bet ārā šim mikrofonam skaņa ir daudz labāka, daudz patīkamāka. Un es biju pārsteigts, godīgi sakot, patiešām pārsteigts, cik tas mikrofons spēja man iedot ārā to skaņu foršu. Tur nekas nav darīts ar apstrādi, ko jūs dzirdējāt pirms brīža. Ne skaņa, ne trokšņu slāpēšana, ne ekvalaizers, pilnīgi nekas, ne kompresors, nekā nav. Tur tas ir tīrs no telefona skaņa, kādu viņš ir ierakstījis ar automātisko līmeni. Ja, tātad vispār Rodes skaņai nekas nav darīts. Arī NTG4 skaņai, kas man ir studijā, es principā nekādu korekcijas neveicu, vienīgi mazliet trokšņu slāpēšanu, ja man ventilators rūc. Bet ārā skaņa ir patiešo no mikrofona. Tad uzreiz telefona kamerā bez nekādas apstrādes. Un jūs dabūjat foršu skaņu. Ja jūs gribat, jūs varat mazliet ekvalizēru pagriezt, teiksim, tur dzidrāk un tā tālāk. Bet man godīgi sakot patīk tas tembrs, ko es dabūju. Man patīk tas rezultāts, kā es dabūju to rezultātu super ātri. Un tas ir baigi forši. Tas ir reāli. Es biju reāli pārsteigts. Es domāju, ka jā, Rode būs labs mikrofons, būs laba skaņa. Bet es reāli pārsteigts par to rezultātu, ko viņš man iedod bez apstrādes. Un tas ir baigi forši. Es domāju, tagad pie lielajām kamerām likt kaut ko līdzīgu, bet man ir Rode Wireless Pro, ko es izmantoju pie lielajām kamerām, kur tas rezultāts ir, es teiktu, gluži godīgi sakot, gandrīz tāds pats. Labi, man nav absolūtā dzirde. Rezultāts ir līdzīgs, rezultāts labs, bet šis, ko viņš dabūja iekšā telefonā, ar ko es arī šobrīd filmēju. Jā, starp citu, man raustījās telefons bilde, tāpēc, ka man bija ieslēgta stabilizācija, kas viņam acīm redzot nepatīk, kaut kas ar 16, bet ok. Blackmagic Cams tātad. Un mikrofoniņš kopā ar Rodi, baigi forša skaņa, ļoti superīgi strādā automātiskais līmenis, jums nav jāregulē nekāds skaņas līmenis, nekas, viņš pats pielāgojas. Un, kā mēs redzējām, tad gan telpās studijā, gan ārā apstākļos, tā skaņa visu laiku ir korekti foršā skaļumā, bez tātad skaļajiem punktiem, bez pārblēstām augšām, kā saka, jā, un visu laiku līmenī. Es pat apstrādē neregulēju šim mikrofonam skaļāk, klusāk, jo viņš ir tā, kā viņš ir ierakstīts ļoti zolīdi, ļoti forši, -6 decibeli standartā turās augšas, un var darīt kaut ko ar apstrādi, ja gribās un tā tālāk, bet šajā gadījumā, šajā raidījumā tas viss ir bez apstrādes, skaņa ir reāli patiešām no telefona, kas ir forši. Rezultātā secinājums, ja jūs gribat labu, superlabu, lētu mikrofonu, un jūs filmējat pamatā ar telefonu, vienalga Type-C vai Lightning tas pieslēgums, tad Rode Wireless Micro, šis Wireless Micro, ir super risinājums. Godīgi sakot, tiešām man ir liels pārsteigums, ko tas dod. Un filmējot ar telefonu, šis ir viss, kas jums ir vajadzīgs. Kā jūs redzat, video ir gandrīz samontēts, man atliek pielikt tās beigas, ko es filmēju šeit ar telefonu, un viss. Bet tiešām foršs pārsteigums no Rodes. Šis ir, diemžēl, tikai aizlienāts mikrofons. Tīri apskatām, izmēģināt, ko tas nozīmē, bet tas ir jauns mikrofons, viņš iznāk šodien, kad jūs skatāties šo video. Apakšā ir links, kur jūs viņu varat iegādāties, patiešo no Rodes, un atnāk piegāda ļoti ātri, viss baigi forši atnāk ar kurjeru ātri un labi, un ņemiet par labu. Man prieks, ka man veidojas šī sadarbība ar Rodi, ka viņi man sūta visu kaut ko jaunu. Es gaidu jauno Rode Videocaster Pro, kas būs konkurence ATEM un tā tālāk, daudz jauni produkti. Un, kā jūs redzat, man šeit augšā ir Rode NT1, kas man ir tātad arī pamatā visādiem podkastiem un visādiem tiešraidēm un tā tālāk. Bet jā, Rode Wireless Micro, wow, godīgi sakot, gada produkts, forša kvalitāte, superīgs izpildījums, ļoti ērts, mazs, jauks iepakojums, ko var iemest kabatā vienkārši līdz telefonam, un, kā jūs dzirdējāt, ļoti jauka kvalitāte. Paldies, uz tikšanos!